Cilvēki jau cik gadus meklē dzīvības citām planētām, bet man liekas, ka jāmeklē tieši uz Saules. Pats svarīgākais ir tas, ka man vienmēr ir sajūta, ka tad, kad es rakstu, ir tā, ka tu atslēdzies no šitās pasaules un tas, ko tu dari, ka tam ir jēga. Rakstīt ne atskaņās, ne akadēmiski, varbūt pat naivi kādreiz, bet tanī iekšā ir tā apziņa, tā sajūta, ka tas ir tas brīdis, kad ir bijusi jēga. Tad, kad es rakstu cejoļus, tad es jūtu sevī to spēku, kas man visu mūžu ir pietrūcis. Pietrūcis, lai būtu kruts vecis, gudrs cilvēks, apgarots cilvēks. Un tad, kad es rakstīju, tad bija tā sajūta, ka tas spēks, kas man vienmēr ir trūcis, viņš pats parādās, viņš nav jāmeklē, viņš izpaužās. Un ir tajā tekstā. Nabagajiem ir vairāk naudas nekā šarma. Bagātājiem šarma nav vispār. Trakajiem nav nekā, izņemot šarmu. Svētdiena. Laiks ir trausls kā paipalas ola. Viņa ņem un met to pret sienu, un čaumalas lēni kopā ar dzeltenu gaismu noslīd uz grīdas pie velna. Tās dur un pārvēršas resnos putekļu kuiļos. Kaut kas bija teicis, kad izlasa dzejoli, ka tieši tā ir. Tā tak ir. Cik bieži tev ir tādi brīži mūžā, kad tu nešauboties var teikt, šim brīdim ir jēga, vispār nešauboties absolūti maz. Man tādi brīži ir ļoti maz. Kādreiz man bija draugs. Es vēl dzīvoju 5. stāvā, un viņš līda no mūsu balkona uz 6. stāvu. Bija bailīgi blenst. Tad viņš otro reizi dabūja nosacīti, izšķīrās no foršas meitenes un kļuva par kristieti. Vairāk par viņu neesmu dzirdējis. Dievs ar viņu. Tu katru vārdu vari apšamdīt prātā. Un te pašā laikā viņa ir ļoti, ļoti asprātīga, bet asprātīga ne tradicionālā joga ziņā, bet asprātīga kaut kādā lielā ironiskumā un sarkasmā. Un man liekas, ka tas ir kaut kas ļoti atsvaidzinošs vispār mūsdienu dzejā. Es gribu parādīt arī mīlestību un kaut kādu maigumu. Plašāku diapazonu. Nevis tikai koncentrēties uz skaisto vai pretīgo, bet apvienot to visu. Mēs esam tik tuvu kā sapnis un realitāte. Vārdi klāj lūpas un skūpsti mūsu zaudētās mājas. Viņai ir spēcīgas kājas. Daudz ar tādām var staigāt, reizēm arī mani. Bet reizēm tiek iestaigātas lūpas, spēcīgas lūpas, un tad tās nevienam vairs nepiedara. Kā brīvprātīgie, kas kailām krūtīm alkst nāvi un atkal augšā ceļas. Viņai ir 20 spēcīgi pirksti, 20 gadi un vējā skrienoši mati. Liekas, vairāk nekā 20, un tas ir tik dabiski forši. Stiprs vīns un viņa eksplodējošā saulē. Neieredzu dzejoļus garus un skūpstus īsus. Man to arī nav. Man liekas, ar Reiņa dzejoļiem es vismaz priekš sevis, es redzu, kā viņi ir uzrakstīti. Es jūtu, kā tas ir rakstīts. Un ļoti bieži es varu apbrīnot arī to drosmi, ko viņš ir ielicis savos dzejoļos. Ja tu esi paralizēts, vari neuztraukties par vecumu un veselo saprātu. Zināmā mērā tas pat ir forši. Muldi, ko gribi, un stāv tev vai nē, nebūtiski. Tas vienkārši nav. Tas vienkārši vairs nav manā kompetencē. Tomēr atradās viena būtne, kas spēja nomainīt spuldzi lustrā, un pat sienas lampā man virs galvas tagad gaismas vairs netrūkst, bet ar interesi nav ne tuvu tik spoži, lielo piekdienu gaidot. Man pirms avārijas bija kaķis melns, ļoti mīļš.
Un uzvārds man ir Runcis. Un es vienmēr esmu sapņojis, lai man atkal būtu kaķis. Par brīnumu ievācos kaimiņi, kuriem tāds kaķis bija. Kaut kādā ziņā viņš ļoti sasaucās ar mani pašu. Nu, kurš dzīvnieks visvairāk mīl gulēt saulē? Nu, protams, ka kaķis. Un vispār kaķis guļ 70% no savu mūžu. Nu, un es arī, kā paralizēts, guļu ļoti daudz. Kaķi arī skrāpējās tad, kad viņiem kaut kas sāp vai nepatīk. Man arī bieži vien ir pamatīgas problēmas sevi savaldīt, tad, kad man fiziski sāp. Es domāju, ka kur var atrast vēl labāku simbolu priekš sevis. Tādēļ tas kaķis ir uz vāka, un šī grāmata ir veltīta viņam.